Labdien, cienījamās dāmas un kungi! Mani sauc Inga Kovaļonoka. Es esmu mūsu Nīdas Travel Rīga biroja menedžere. Man ir liels prieks jūs sveikt kārtējā mūsu Nīdas Travel webinārā. Šodien es jums pastāstīšu par Korfu salu. Lūk, šeit kartē atrodas Korfu sala. Mums ir tiešie reisi no Rīgas šogad uzsākti. Lūk, pati karte. Korfu sala tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām salām Grieķijā. Tieši no Korfu ir sācies turisms uz Grieķiju. Pašai Grieķijai nav viduslaiku vēstures, jo tā ir vienīgā sala, kuru netika iegūta Osmaņu impērijā iekļauta. Šeit jau izsenis mīlējuši atpūsties gan aristokrāti, gan imperatori, gan augsta ranga politiķi. Korfu sala ir atzīta par viduslaiku pieminekli, un tā ir iekļauta UNESCO. Šeit gan ziemā, gan vasarā viss plaukst un ir zaļš. Sala tiek uzskatīta par vienu no zaļākajām Grieķijas salām, un tas ir viss pateicoties maigajam klimatam, kas ļauj saglabāt faunu zaļu. Tieši šo brīnišķīgo dabaskatu dēļ salu iemīlējuši arī mākslinieki. Tieši šeit ir smēlušies idejas saviem jaunajiem mākslas darbiem. Korfu īpaši draudzīgi uzņem savas salas viesus. To, protams, dara visā Grieķijā, taču Korfu salā vietējie iedzīvotāji ir īpaši draudzīgi. Šeit pat veci cilvēki runā angļu valodā, un vienmēr uz ielas būs kāds, kurš jums varēs parādīt pareizo virzienu un pareizo ceļu uz kādu no apskates objektiem. Salas aizstāvis, jeb tāds kā galvenais cilvēks, tiek uzskatīts un ir svētais Spiridons. Viņa mirstīgie pīšļi atrodas tieši Korfu salā, un no tā brīža, kad viņi ir šeit, salā notiek brīnumi. Uz salu dodas miljoniem cilvēku, kas lūdz pēc palīdzības svētajam Spiridonim. Tiek uzskatīts, ka viņš spēj izārstēt pat ar nāvējošām slimībām saslimušus cilvēkus. Tālāk es jums gribētu pastāstīt par produktu, ko piedāvā mūsu Nīdas Travel. Pats galvenākais un pirmais, kas ir, ielidojot Korfu, tie ir transferi no lidostas uz viesnīcām. Jūsu ērtībai turistu tiek piedāvāti 3 maršruti. Viens ir no Korfu uz dienvidiem, viens ir no Korfu uz ziemeļiem un pa piekrastē austrumu, un viens ir pa tiešo uz pašiem augšējiem ziemeļu kurortiem. Pēc kartes jūs redzat, ka lielākā daļa kurortu un viesnīcu atrodas tieši austrumu daļā piekrastē visā. Kāpēc? Tīri pēc kartes es jums parādīšu šeit te. Lūk, ir līcītis. Tur gan ūdens sasilst ātrāk, gan pludmeles ir skaistākas. Mums, principā, ir tikai viena viesnīca, kas atrodas otrā pusē salai. Tā ir viesnīca Paleo Art Nouveau, kas ir 4 zvaigznītes. Ar ko atšķirās šī viesnīca? Viņa atrodas uz paaugstinājuma. Viņai ir brīnumaini skaisti skati, kas principā arī ir vērts šo viesnīcu rezervēt tieši šo brīnišķīgo skatu dēļ. Viņa atrodas uz paaugstinājumu, uz jūru, protams, būs jānolaižās, bet tas ir to vērts. Viesnīca ar jaukiem, skaistiem numuriņiem. Principā atbilst savai cenas gan kategorijai, gan pašai viesnīcai. Tālāk paturpināsim nedaudz ar ekskursijām. No Korfu salas ir ļoti liela iespēja doties dažādās ekskursijās. Viens no mūsu jaunumiem šajā sezonā ir avio ekskursija uz Bari pilsētu Itālijas. Agrāk mēs to veicām ar kuģi, kas aizņēma 2 diennaktes ceļojuma. Tad šogad mēs uzsākam avio ceļojumu. 1 stundas laikā jūs vienkārši nokļūstat, aizlidojat uz Bari. Un, principā, paiet dienas ekskursija, un vakarā jūs atgriežaties atpakaļ uz Korfu. Otra populārākā ekskursija ir Korfu salas apskates ekskursija. Viena
tā ir viena no vispopulārākajām. Un ekskursijas laikā jums būs iespēja apmeklēt kumkvatu ražotni, kas ir maziņš Ķīnas apelsīniņš un tiek uzskatīts par salas vizītkarti. Šeit tos audzē tik lielā daudzumā, ka ir iespējams no tiem izgatavot gan saldumus, gan ievārījumus, gan liķierus. Jūs paši to varēsiet redzēt, kad atlidosiet uz Korfu. Pēc tam pēc programmas ir apmeklē klosterus Paliokastrīcijas reģionā, un ar to ekskursija arī ir galā. Un vēl viena populāra ekskursija ir pašas galvaspilsētas Korfu, jeb Kerkiras apmeklējums. Tā laikā jūs apmeklējat Svētā Spiridona pīšļus, kur var nolikt svecīti, un principā visi, kas vēlas palūgt veselību un pārējo. Un vēlāk būs apskats ekskursija ar gidu pa pilsētu. Mēs piedāvājam arī ļoti, ļoti daudz dažādus kruīzus. Izvēle ir liela, tie jau ir vairāk tādi izklaides kruīzi. Principā tagad paturpināsim, es jums nedaudz pastāstīšu par pašiem kurortiem, kas ir Korfu salā, un viesnīcām. Pirmais kurorts, pēc kartes mēs dosimies uz ziemeļiem, ir Kondokali. Kurortiņš ir vistuvāk atrodas galvaspilsētai, vistuvāk atrodas lidostai. Kurortā ir tavernas, bāri, ir kur iziet principā. Un lieliski pavadīt vakaru, baugot nacionālos grieķu ēdienus un klausoties mūziku. Populārākā viesnīca, kura patiks pat visizsmalcinātākajiem viesiem, ir Kondokali Bay Resort 5 zvaigznītes. Lūk, es jums atvēršu bildes. Viesnīca atrodas jūras krastā, pilnīgi renovēta pilnībā. Viņai ir 2 lieliskas pludmales. Lūk, jūs šeit viņas arī varat redzēt. Viņas atdalās ar tādu kā molu. Lieliska ēdināšana. Principā viesnīcā ir ļoti, ļoti maīga atmosfēra, jo viņā darbinieku rotācijas kā tādas gandrīz vai nav. Tā kā pats jaunākais, tā varētu teikt, darbinieks tur strādā jau kaut kādus 10, 12 gadus. Tāpēc jūs jutīsieties tur kā mājās. Nākošais kurorts, ko mēs apskatīsimies, tā ir Guvjā. Tas ir vēl nedaudz augstāk uz ziemeļiem. Ciematiņš atrodas pats lielākais jahtu klubs. Un tāpēc šis kurorts patiks cilvēkiem, kam ir svarīgi kaut kāda ūdens izklaides, ūdens sporta veidi un jahtings. Ciemats atšķirās ar to, ka tur ir ļoti daudz dažādas tavernas, un viesnīcā pārsvarā ir 2 un 3 zvaigžņu viesnīcas, kā arī apartamenti. Vēlētos atzīmēt tādas viesnīcas, kā pieņemsim Iliada Beach, 3 zvaigznītes, darbojās uz brokastu vakariņu bāzes, ģimenes viesnīca, mājīga atmosfēra, atrodas pašā jūras krastā. Lūk, jūs šeit redzat teritoriju. Izejot, principā, no viesnīcas, jūs jau gandrīz vai esat uz pašā kurortā. Šeit ir tāda promenāde, kas iet gar viesnīcu. Viesnīcā skaisti tādi numuriņi, un viesnīcai, lūk, jūs varat redzēt, tādu smalku smiltiņus ar pieaukumu akmentiņu. Blakus šai viesnīcai atrodas arī viesnīca Omiros, kas pieder šiem pašiem īpašniekiem. 2 zvaigznītes arī darbojās uz brokastu vakariņu bāzes. Celta šī viesnīca ir tādā veneciešu stilā. Ļoti komfortabli. Atradīsim numuriņi. Tā, lūk, šeit ir numuriņi. Gaiši. Viesnīcā arī ir ļoti tāda omulīga atmosfēra ar ļoti, ļoti labu ēdināšanu. Nākošais kurorts, ko mēs apskatīsim, ir Komeno. Principā nevarētu teikt, ka tas ir kaut kāds ļoti attīstīts, ar ļoti attīstītu infrastruktūru kurorts. Vienkārši tur atrodas 2 labākās un populārākās viesnīcas Grekotel ķēdes. Tā ir Grekotel Eva Palace un Grekotel Imperial viesnīcas.
Un pārējais viss kurorts ir ar ekskluzīvām tādām villām celts. Bet kāds ir plus no šīs viesnīcas? 2 minūšu braucienā principā var nokļūt uz kurortu Dasie. Par to es jums pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet ir jārēķinās ar to, ka kājām jūs uz turieni aiziet nevarēs. Varēs aizbraukt tikai ar taksi. Tātad Greco-Hotel Imperial, tās ir 5 zvaigznes. Tā ir Greco-Hotel ķēde. Sastāv no centrālās ēkas, bungalo un villām. Šajā viesnīcā var satikt gan politiķus, gan populārus aktierus, gan popzvaigznes, gan citas slavenības. Ideāli piemērots atpūtai ģimenēm ar bērniem. Mierīga viesnīca. Ir sava veida animācija, ir sava veida izklaides. Lūk, šeit jūs redzat to teritoriju no augšas viesnīcai. Ļoti labi numuri, ļoti labs servis. Lūk. Principā viesnīca būs piemērota jebkurai kategorijai viesu. Un otra viesnīca Greco-Hotel ir Greco-Hotel Eva Palace. Tu varētu teikt, ka tā ir romantiska, jaunlaulāto viesnīca, jo bērni tur tiek izmitināti tikai vasarā. Tas ir no jūlija sākuma līdz augusta beigām. Tas ir vienīgais periods, kad viesnīca pieņem bērnus. Arī laba animācija bērniem tajā periodā. Viesnīca ir ļoti jauki dabas skati, jo viņi atrodas tāda kā paaugstinājuma. Skaisti numuri, ekscelenta ēdināšana. Principā viss priekš komfortablas atpūtas. Tālāk dosimies uz kurortu Dasie, par kuru es jau jums iepriekš minēju. Tas ir viens no tādiem aktīvākajiem un populārākajiem kurortiem. Atrodas salīdzinoši tuvu Korfu pilsētai, 12 km attālumā. Ļoti ērti transferi tur ir uz šo reģionu, jo viņus, principā, ekskursijās, kad dodās klienti, viņus pirmos izlaiž, kad viņi atgriežas, un pēdējos paņem, kad ved uz ekskursiju. Gar šo kurortu kursē arī autobusi, ar kuriem jūs varat nokļūt uz Korfu pilsētu. Šeit atrodas arī 2 populārākie klubi, kas ir viena no tādiem labākajiem Korfu salā. Un tur izklaide, principā, ir līdz pašam rītam. Augstas klases izklaide, labas tavernas, labi klubi, principā ļoti populārs un jauks kurortiņš. Šeit atrodas 2 ļoti populāras viesnīcas. Tā ir viesnīca Korfu Handris Hotel and Villas, 4 zvaigznītes. Un Korfu Handris Hotel and Villas, 4 zvaigznītes. Darbojās uz visiem ēdināšanas tipiem, gan brokastīm vakariņām, gan fullboard. Ļoti laba viesnīca, sastāv no centrālās ēkas, villām un bungalo. Lūk, jūs šeit varat redzēt teritoriju, centrālā ēka un tad jau aiziet bungalo. Laba pludmale, smilšu un smalku oļu, laba teritorija, skaista. Atrodas principā pašā kurorta centrā. Jūs izejat no viesnīcas un esat pašā kurortā. Lielisks spa centrs, kas pieder viesnīcai, kā es minēju, blakus, kas atrodas Korfu Dasie Handris. Viņa arī ir 4 zvaigžņu viesnīca. Viņas ir principā pieder vienam īpašniekam un atrodas blakus. Var izmantot vienu otras teritoriju. Un tā otrajā viesnīcā ir ļoti labs spa centrs. Viņas ir aptuveni līdzvērtīgas viesnīcas, ļoti populāras, ļoti ātri tiek izpirktas, jo cena un kvalitāte viesnīcām ir ļoti, ļoti laba. Klienti principā vienmēr ir ļoti apmierināti. No mūsu klientiem ir papildus visādas ekstras tiek piedāvātas. Guļamkrēsla un saules sarga pludmalē ir bez maksas. Nākošā viesnīciņa šajā kurortā ir, ko es gribētu atzīmēt, ir Greco-Hotel Dafnila Bay, kas ir 4 zvaigznītes, arī Greco-Hotel ķēdes viesnīca. Darbojās uz all inclusive, orientēta atpūtai ar bērniem.
Sastāv no centrālās ēkas, un, kā jūs redzat, šeit pilnīgi zaļumos ieskautas arī galo tipa, tās ir tie ģimenes numuriņi. Viesnīca ir daļai renovēta centrālie korpusi viesnīcai. Viesnīcā ir ļoti, ļoti laba animācija bērnu, kā jau visās Grekotel viesnīcās. Ļoti laba ēdināšana, augstas klases. Principā visi turisti vienmēr paliek ļoti, ļoti apmierināti ar šo viesnīcu. Nākošais kurorts, ko gribētos atzīmēt, arī dodoties tālāk uz ziemeļiem, ir Ipsos. Ipsos kurorts tiek uzskatīts par vienu no visaktīvākajiem izklaižu naktsdzīves kurortiem. Domāts jauniešiem. Viesnīca tur nav daudz, taču izklaides iespējas ir ļoti, ļoti daudz. Un, tur atrodas divas viesnīcas. Viena ir 2 zvaigžņu viesnīca Mega Hotel, kas atrodas, kā jūs redzat, bildē pāri ceļam no jūras. Pašā izklaides epicentrā, principā šeit blakus ir arī visas izklaides un diskotēkas. Un, principā domāta tīri jauniešu izklaidei, laba cena, labi, jauki numuriņi. Un otra viesnīca ir 3 zvaigznītes, saucās Janis Hotel, darbojās arī uz brokastīm vakariņām. Viesnīca ir nedaudz nostāk no centrālās ielas, bet atrodas blakus, var aiziet kājām. Plus ir tas, ka no viesnīcas numuriņiem nav dzirdamas diskotēkas un izklaides. Lūk, šeit jūs redzat teritoriju, jauka kopta teritorija, vienkārši, bet tīri numuriņi. Piemērot arī jauniešiem un principā cilvēkiem, kas grib atrasties netālu no kurorta. Nākošais kurorts ir Barbati. Mierīgs kurortiņš, šeit pārsvarā atrodas villas, nekādi īpaši te pieminēt, paši tādi populārākie ir apartamenti Barbati Beach, atrodas krastā, jauka teritorija, tad ir, redziet, jauki gaiši numuriņi, principā ļoti umilīgs ģimenes atpūtei. Nākošais kurorts arī uz ziemeļiem, mēs tālāk dodamies, ir Nisaki. Nisaki ir maziņš kurortiņš, tur principā ir viens restorāns, viena taverna, viens bārs, bet tur ir labas tādas kluba tipa viesnīcas. Pirmā viesnīca tā ir Sunshine Corfu Hotel, 4 zvaigznītes, piemērota jebkurai turistu kategorijai. Lūk, jūs šeit viņu var redzēt, viņi tādā tā kā uz leju aiziet amfiteātrī. Ļoti laba animācija bērniem, ļoti labs spa centrs, a la carte restorāni, laba pludmale. Principā viss priekš labas atpūtas šeit ir. Atpūšās arī ļoti, ļoti daudz vietēji iedzīvotāji. Un blakus šajā pašā kurortiņā atrodas arī Nisaki viesnīca, kas arī ir 4 zvaigznītes, darbojās uz brokastu vakariņu un all-inclusive bāzes. Populāra viesnīca, mierīga animācija ir ļoti, ļoti tāda minimāla šeit, bet tā ir ļoti iemīļota beļģu, francūžu un angļu viesnīca ar labu pludmali, ar labu ēdināšanu. Vēl viens kurortiņš, kas ir, tas ir Agios Spiridon kurortiņš, tur mēs apskatīsimies vienu viesnīcu, Mare Blue Beach Resort, darbojās uz all-inclusive bāzes. Un ir viena no visjaunākajām viesnīcām Korfu salā, kas ir celta 2004. gadā. Laba ēdināšana, labi numuriņi, pieaugušo un bērnu animācija. Principā viesnīcā viss priekš labas atpūtas ir, lūk, ir lielāki arī ģimenes numuri. Standarti. Tāda teritorija ar brīnišķīgiem dabas skatiem. Un pēdējais tāds ziemeļu virzienā Aharavi kurorts ir, tur principā ir daudz ko iespējas izklaidēm, dažādas tavernas, veikali, kafejnīcas. Gandrīz visās viesnīcās šajā kurortā ir virtuves stūrīšu numuros.
Vēlētos pievērst jūsu uzmanību 2 viesnīcām. Tā ir Joanna Princess Club 4 zvaigznītes, kas darbojās uz visām ēdināšanas bāzēm, gan brokastīm vakariņām, gan bez ēdināšanas, gala all inclusives. Laba viesnīciņa, 5 minūšu gājienā no centra, 1. līnijā no jūras, smilšu pludmale, jauka teritorija, tāda omalīga. Pakāpeniska ieeja jūrā. Piedāvā ļoti labu ēdināšanu, skaisti numuriņi, gaiši, atrunāvēti. Un otra viesnīca, kas atrodas netālu, ir Tinalas Apart Hotel, kas ir 3 zvaigznītes, arī darbojās uz visiem ēdināšanas tipiem. Blakus centram, 30 metri no jūras. Un pluss ir tas, ka no šīs viesnīcas var doties arī uz Joanna Princess viesnīcu un izmantot viņu teritoriju un visus pakalpojumus, kas ir šajā vietā. Tālāk dosimies uz salas austrum dienvidiem. Apskatīsim tur pāris viesnīcas. Viena no populārākajām viesnīcām, kas atrodas tieši tuvāk uz dienvidiem, ir viesnīca Oāzis Korfu, kas atrodas Peramas kurortā. Un no šejienes ir iespējams doties arī uz galvaspilsētu. Tur kursē autobusi, tur ir iespēja izmantot principā visas līnijas, lai aizbrauktu līdz kurorta centram. Oāzis Korfu ir jauka viesnīciņa, kas darbojās uz brokastu vakariņu bāzes, ģimenes viesnīca. Īsti nekādu pretenziju klientiem nekad nav bijis, kas jums parādīšu pāris bildītes. Viņi atrodas tāda kā nedaudz paaugstinājuma. Ir 2 pludmales, viena aprīkota un viena bišķī tālāk neaprīkota. Šajā pašā teritorijā atrodas arī 2 zvaigžņu viesnīca, kas saucās Perama. Viņi izmanto šīs pašas viesnīcas teritoriju. Vienkāršāka, bet jūs redzat, šeit ir tas pats baseins, jauki skati, ekonomiskas klases viesnīciņa. Tālāk dosimies nedaudz uz leju vēl. Apskatīsimies kurortu Benices. Benices ir diezgan liels kurorts, tur dzīvo ļoti daudz vietēji iedzīvotāji, dzīvo gan ziemā, gan vasarā, ļoti daudz makšķernieki, svaigas zivis, un respektīvi arī tavernas, kas ir ļoti populāras. Tur ir ļoti daudz dažādas tavernas, zivju un restorāni. Un arī ļoti daudz apartamenti, jo cilvēki izvēlās gatavot paši tieši no šīm zivīm, kas tur ir dabūnamas. Apskatīsim arī viesnīciņu Korfu Māris. Tā ir 3 zvaigžņu viesnīca šajā kurortā. Jūs viņu redzat, viņa atrodas gandrīz vai pašā krastā, nedaudz tur ir jāpaiet uz priekšu. Laba viesnīca, labi numuriņi, laba ēdināšana, principā papildus tur neko nav ko piebilst. Vēl laba viesnīciņa 2 zvaigznītes, kā es minēju, šajā kurortā atrodas arī Lutruvie Hotel 2 zvaigznītes, arī tur ir tāds ceļš starpā. Viesnīca Smilšu oļu, laba pludmale, labi numuriņu, laba ēdināšana. Principā šajā kurortā visas viesnīcas ir daudz maz līdzvērtīgas un labas. Arī ļoti daudz apartamenti. Pieminēšu jums Galīni studio apartamenti, ļoti populāri. Jūs redzat pašā pludmalē. Un daudz citi apartamenti, ko jūs varat apskatīties mūsu mājaslapā. Tālāk apskatīsimies kurortiņu Agios Ioannis. Neliels ciematiņš sastāv no restorāniem, pāris restorāniem un kaut kādiem 2 supermarketiem. Nekas liels tur nav, taču visas pamata nepieciešamais tur ir. Un tur apskatīsimies viesnīcu 5 zvaigznītes, ļoti populāru, saucās Marbella Beach Hotel. Darbojās gan uz brokastīm vakariņu bāzes, gan uz pilnu pansiju, gan uz brokastīm pusdienām un vakariņām. Viesnīca ir lēnuvēta ar ļoti lielu teritoriju, kā jūs redzat, zaļu. Viesnīca ir piemērota jebkurai turistu grupai, laba animācija, labi numuri.
Principā piebilst tur papildus nav ko. Tālāk apskatīsimies viesnīciņu šajā pašā kurortā. Tā ir 3 zvaigžņu viesnīca, Korfu Belvedere. Lūk, jūs šeit viņu redzat. Lieliska viesnīca, cena viņai atbilst numuriņu kvalitātei, darbojās uz all-inclusive bāzes, ģimenes viesnīca, piemērot ģimenēm ar bērniem, pāriem. Principā viesnīca ir ļoti laba. Un vēl viena viesnīca, par ko es gribētu pateikt, tā ir Korfu Village, 4 zvaigznītes. Viesnīca ir saudabīga tāda nianses viesnīcā ir. Tur atpūšās vasaras mēnešos studenti no Austrālijas un Amerikas. Jaunieši, kas šeit izklaidējās, principā visas vasaras garumā. Viesnīcu mēs nevarētu ieteikt ģimenēm ar bērniem, taču jauniešiem tā būtu ļoti jauka atpūtas vieta. Un otra un pēdējā viesnīca, ko es jums šodien gribētu pastāstīt, par kuru tā viesnīca ir Mesongi Beach, 3 zvaigznītes, viesnīca ar milzīgu teritoriju, viesnīca ar ļoti, ļoti labu animāciju un ar ļoti, ļoti lielu daudzumu numuru. Viņā ir 900 numuriņi, lūk, jūs varat viņu redzēt. Dažādas izklaides iespējas, lūk, šeit ir numuri. Laba animācija, bērnu klubi, ūdens slitkalniņi, tā ir vienīgā viesnīca Korfu salā, kur ir slitkalniņi. Futbola, basketbola laukumi, tenisa korti, amfiteātris. Šo viesnīcu ļoti iemīlējuši francūži. Šajā viesnīcā vairāk kā 500 numuriņi ir tieši izpirkti francūžu turisma turoperatoriem. Animācija notiek 3 valodās, gan franču, gan angļu, gan krievu. Lūk, šeit tas būtu tāds īsumā par Korfu. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs šodien bijāt kopā ar mani. Ceru, ka Korfu sala jums iepatikās un ceru, ka klausīsieties arī nākošos mūsu webinārus un uz tikšanos.